Ventiņu tautērbs es redzēju arī dziesmu svētkos. Un šitas būs druscītiņ ar sarkasmu stāsts. Tā bēda ielē. Pirmkārt, es nevaru valdīties, ja man liekas, ka man ir patiesība. Otrkārt, es nevaru noklusēt. Un treškārt, ja tā lieta, ko es redzu, man ir sirdī tūl, man gribas par to runāt, tad man ir vienalga, viņš klausās vai ne. Es kaut vai sevis pēc pateiks, jo es vēlreiz apliecināsies, ka man nav vienalga. Šis ir ievads, lai jūs saprotat, kā mēs uzskrēju virsū. Tramvajs, kas slāpst. Visi brauc uz dziesmu svētkiem. Es apsēžos man pretī. Ventiņu tautērbs. Smuka sleņģeni, bet šitā ķēde karājās gan līdz ceļiem. Tāda galva, viens tāds gals, tāda asa, tāda pātaka. Es saku, viņam ir jābūt piestiprinātam pie sleņģiem, viņš nemaz nevar būt vaļā, jo pirmkārt, abi gali klāt. Kā tev var karaties tas viens gals? Katrs gals ir pie savu to sleņģenes galu. Viņš saka, jā, bet man ir pa lielu, tāpēc es viņu pārkabanu. Es saku, pārkabināt, kad tu vārtā viņš karēs tikai tā cilp. Un tās mums šādi. Skolas audzēkņu variants, kā šodienas vajadzībām pieskaņot to sleņģeni, neizpētot dziļāk. Niecības skola. Jā, audzēkņi. Jā, audzēkņi. Te uztaisīši tā. Un es saku, malači, kad atdarina sleņģenes, malači, kad taisa, es jums ieteiktu šito galu piestiprināt klāt, lai jūs arī veco tradīciju varat atdarināt. Un tā. Un paskaties, ka viņi saliek divultā, viņam uzreiz skāņi cita. Viņš jau uzreiz krīt un kuļājās un skan tā, ka tev būtu pilni ķeši. Tu teici, dziesmu svētkos var skriet arī bez kabats naudu, bet tērbs tev ir tāds, ka tu varat visu savu bagātību iznest. Ko tad tā pīts, ka tur karājas, ne? Labi, tas bija viens. Tagad nākošais. Skaist užaus tērp un vidzems augs smiltens aubat uz picu tūt. Kors kā paukšu stribīne. Vienīgie, kam nav augs, kam ir graznie lakat, ja nebija lakat, uzliek dziesmu svētkos ziedu vainadziņu. Viņš uzliek smiltens augu. Viņam viņš ir izvēlējies vilkt ventiņu, es nezinu, no kur novad bija tas kors, es jau negāju klāt runāt, bet tā es arī pie sevi noteicu. Ventiņu bruņš un smiltens augu. Cilvēks ir bagāts, viss, kas ir uzvilkts mugurā. Bet es, būdams ventiņš, neatļautos šito. Bet kur ir robeža? Cik tālu mēs varam atļauties visu to bagātību izrādīt? Un kur ir robeža, kad viņš parāda, tas vairs nav? Ir jādomā, jā? Ir bišķi jādomā. Varbūt, ka ir ļoti skaists un košs arī tas meksikāņu pančo. Bet ne šī reize. Šoreiz labāk zilāms un vīkām. Jā. Viņš ir skaists. Bet kur ir tā robeža? Līdz kurai robežai varētu kaut ko likt kopā? Vai to burbuļu sāk pielikt pie ventiņu tautēt vai nepielikt? To gražno suitu sāk. Lai gan tik līdzīgas tradīcijas un tik tuv tas novads. Un kas tad te pārspļauj pāri, jā? Un te mēs arī ir. Kur ir tā robeža? Kas noteiks? Jā vai nē? Tā ir saprašana, tā ir sirdsapziņa, tā ir zināšana vai padoms no malas. Ja, un vēl jāatcerās, tradīcija ir dzīve. Es nevaru arī aizliegt šādu valkā, jo tā ģērbās tajā gadsimtā. Šodien varbūt viņam ir vēlme ģērbties savādāk, es viņam nevaru aizliegt ģērbties pēc savas šodienas vēlmes. Bet tikai šādi saģērbjoties, viņš nevar teikt, ka viņam ir mugurā tikai ventiņu tautērs. Viņš saka, man ir viss skaistākais, kas Latvijas tautērkos bija atrodams. Ja? Bet tad nevar teikt, ka man ir tikai ventiņu tautērs. Es nesaku pareizi vai nepareizi, jā vai ne, bet jādomā, katram ir atbildība par tām robežām. Nākošais. Vienam es ieraugu, nav nemaz tā priekšsevai, ja? Te ir tāds visaizšūts. Tā, 3 stūri izgriezums ir, bet šitas viss ir ciet,
Un nāk man tāds jauns meitenes no tribīnēm garam. Un es domāju, varbūt viņam ir bijis šausmīgi pa lielu, un tad kas nu ir dabūts, tā pīča nošūt. Tikuši man pagāja garām, tā es atrādu, kur ir tā vieta, kas ir vairāk. Tas bija uz muguru. Tie bortiņi, kam tie pupi jātūr, tie bija uz muguras uz lāciņu. Un tā mugurpuse aizšūta, tā ir priekšpuse. Ja šos vilks otrā. Tu parādi. Šita viņam priekšpuse. Šitā mugurpuse viņam ir priekšpuse, te tā saktiņu visu. Un šis viņam bija uz muguru. Nu, dekoltē Es viņam klusiņam saku. Es saku, laikam steiga vai kā. Sleņģi bija pareizi. Es saku, ka priekš uz pakaļ ir uzģērbs. Viņš saka, tas man neturas ciet, un to neviens uz tribīnēm neredz. Es saku, tu jau stāda augšā zeme, un citi cilvēki tevi blakam, un vēl aiz mugur viss pārējie tūkstoši un dziedātāji. Un kā? Nu, kad viņš stāvot uz tribīnēm, viņam to mugurpusi neviens neredz. Nu, katrā ziņā, es jūtu no viņa atbildes, ka ventiši viņš nav. Bet tērpu šī dabūs. Nu, pēdējais, ko es dziesmu svētkos redzēju, izcilu par ventiņu tautēru. Nu, šis viss ir ar sarkasmu, es ir iepriekš ventiši. Es pasaku vienmēr visu, ko es domāju. Viņam bija tikai brunči apakšdāļa. Viņam bija tik šis. Augšā balta blūziņa, un tik tas. Es saku, tev ir tāds svārk, kas ir šūt no ventiņa audekla, no ventiņa brunčiem. Es tos internetā nopirku. Kāda bija tāds nopirku. Es saku, kur tā augš? Nē, kad pirki bijis tikai tā apakš, uztaisīts par svārkiem un tāds internetā ielikts un dziesmu svēt nāk. Un nabaga meitiņiem mugurā nav pa uzvilkt un tur pa labām naudām, pa pieņemam cenu, varbūt nopirkt bruņus. Kāds novads viņš nezin, un viņam ir, es tāds internetā nopirku. Un skaisti, un tikai svārki. Lūdzu, jauna tradīcija, ja? Jauna versija un jauns piegājiens. Viss anekdots ir beigušās. Jūs saprotat, ka es kā kārtīgs ventiši pa briesmīgam lietām var pasmieties, bet par nopietnam lietām ar jāstrumi cauri attiek, un ja ir atkal kāds lusts, tad atkal pasaka kaut ko tik nopietni, kad vispār nesaprot, vai smieties vai brēkt, ja? Bet līdzsvaram jābūt. Līdzsvaram jābūt. Sāku viņai dāvināt tautas tērpu. Mēs patreiz esam tikuši līdz, man tomēr, ka es runēju savas kājas viņi. Es ir vecs, bet, es nav vecs. Un pie konsultante un padomdevēja mums bija un ir joprojām Lianona ģīvietē. Un pirmais, ko mēs uzdarinājām, un mūsu audēja ir Vija, un man Laila teica tā, mamma, es nevaru visus atnest, jūs saprotat, es tokši nav ēzeles, es tikai ņēmuru atnes, ja?
Un man Laila teica tā, ka tu rādīs manu ņieburu, un ja tur būs vija, tad tu viņai zemu klanies un saki paldies. Tas man nomērķis. Vija noauga Brunčādu, un es uzzināju, kur Latvijā vienīgā vieta, kur presē šitos te. Tā, gofrē, jā. Tu man palabot. Tā nav senā klēts, tā ir muduri. Senā klēts ir komerc uzņēmums ar plašu vērienu un ar ļoti daudzām kļūdām, ko arī atzīst Lielmona ģimete ar kultūru, jo tā ir komercija. Bet mums uzšuva brunci un piedāvāja pareizi venti ņieburu, šito visu, ar visu drēbu, ar visu šūšam, odere, es jums arī palaidīšu apkārt, ja grib kā ilīgiņ, ja, smalka kokvilnas odere, un šitie viņi arī to muduros nosauc par kniepķeniem aizdarīja, un padusēs pietriekumi. Tas, jā, padusēs ir pietriekumi, tas ir viss pēc viņi uzšuva brunci, gofrēja un piedāvāja mums arī šito. Tas ir īsti, un Lielmona ģībiete ar viņiem arī sadarbojas. Muduri atrodas pagrabā, tik šauri, ka šitā viens otram iet garām, Tallinas ielā 40. Viņu jau noteikti var internetā tos mudurus atdabūt, jā? Bet viņiem... Litīgi var augstu celt rokas un ar dižvīru dancu. Jā, paēdē. Jo ar to jācīgi nevar padancot, jo tas uzreiz ir pār pa pupiem pārāk. Es jau tik tas stāstītājs un sponsors, bet Līga kaut tas novērtētājs. Jā, ko tu saki? Ļoti labi. Es tikai latviski saku. Ļoti. Parasti krādziši ir viena pirksta platuma, lai nenosēktu balto izšuvumu. Bet šis varbūt bišķi grib tā kā piesargāt, lai vējš nebūtu gariem, ne? Un kāds tās lai to balto darbu nenogrābst, vai neuzreiz. Tad par brunci vija, un vija jau ir noaudusi arī mums balto villaini. Vēl mums nav gar malu šitas te, kā viņi sauc? Celaine. Tā, tūlīt. To es vienkārši palaidīšu apkārtīgi, un ja tev interesi, tu varēsi nest, jo man nav mājās jānes. Kad es sāku folkloru mācīties 25 gadu atpakaļ pie šitās ilgas reiznieces un pie visiem valdīņš vēl nebija profesors nemaz, bet mums visu, ko tam mums šitādas deva, varēja iegādāties 88. gada 9. no ārzemju latviešiem nokopēts grāmatas. Un man ir šī grāmata, un te ir arī par sarkanmuižu, sarkanmuižas raksti iekšā, un latviešu jostas un celainas šitāds te. Jā, tā paskatīties, vai tā nav. Un tad, ko trešu vēl es jums gribu parādīt, Vija mums tātad noauda tautas tērpu brunci, balto villaini, celaina vēl mums nav, un mums ir noausta vīkale. Un Jakubovskis mums uzkala šitos te zvaniņus un tos Federīts, kā viņi sauc, jā? Laila pate man meita patreiz to darina klāt. Un paraugs mums ir no Kuldīgas, no Kūravas. Ina uzticēja man. Tā, pieturvīgi. Šito man Iniņa uzticēja. Jūs saprotiet? Bet es jums nemāku pateikt, no kā, vai tikai šausmi, tagad prāt tikai, ka laidīs apkārt, jēliem nagiem tikai. Jā, likstai ķocē. Un te jūs redzēsiet, ko man meita dara. Pie tās vīkales nevar likt zvaniņus klāt. Tur ir vajadzīga
šiti plata odere pārpakšu, jā, un viņa aizvēr, es taču nezinu, kur Saules iela esot drēbveikals, te pārāj galā. Un viņa teica, ka viņa iegāja tai drēbveikalā un pateica, man vajadzētu pie vīkales. Viņa teicās, meitenes saprot, ap ko iet runa. Un noliek uz plekti, vai ne, un viņai šiti plats, viņa pusi ir jau sašūs, vai ne. Tas vēl nekas nav. Un te jūs redzēs, ka te vēl ir striķis, kur viņi ir uzvērti, viņi nav pie tā auduma. Šitas striķis ir no lina, bet viņa tad to striķi ir arī kaut kādā veikalā nopirkus. Pēc lina viņš izskatās, bet lins viņš nav, un viņa pati pa to apakšu to taisa klāt. Man meita pateica tā. Riekšā tas. Jo viņa atceries, ka tu to villaini paveic, tu vēl man teici tā. Vispār viņa nebūs tik gara, jo tu teici, es audu pēc tiem izmēriem, pēc tiem priekšrakstiem. Un tagad man meita pateica tā, ka viņa sāk šito svanīgs līkā. Viņa teica, tu zini, kur vēl otrais man jāklanās. Viņa teica, kā es pieliku to viņas vīkalī klāt, pie šitā te, kas tai ķocei. Viņa teica, milimetrs milimetrā. Manā runā beidzās. Jā, un mums vēl daudz kas vajag, bet man jau tā pensija mums lēnām iet, bet es ceru, ka pēc 5 gadiem, ka būs dziesmu svētki, jā, nu ne gluži ar tam lielam sakam, bet tas pamatīši jau laikam būs. Tā mēs atkal sazinājās, ka Kandava tās kurpstājas un šo to pats var zeķis nobīt un tā. Liega, paldies. Šitas arī ir viņas Lones valsts primīts. Kā lūdzu? Jaciņ? Tas nav ņiebuls, bet jaciņ. Ņiebuls ir bez piedurknēm, ar piedurknēm ir jaciņa. Jaka var būt tumši zila, mēli zila, tumši zaļa un nav sarkana. Nē. Viņi piedāvāja visus toņus, kādi ir iespējami, un man meita izvēlēs šito. Nē, es tāpēc, bet nav sarkana. Nē. Viņam ir jābūt ļoti taši, un parasti izvēlas to mēli zilo. Retāk ir tas zaļais. Kur ir tas ar to zaļumu? Kad mēli zilu toni krāso, mēli zilam ir zaļgans tāds caurjūtams, jā, piliens. Viņš nevienmēr tik zils iznāk, viņš citreiz iznāk zaļāks, un tad tās jakas ir tās mēļi nokrāsas dažādas. Un tad vēl, kad varēja atkal uzcirst kādu greznāk klāt, jūs redz, ka pie to sarkanu viņš pilnīgi prasa zaļa jaka. Jo te iekšēji tas zaļais tons. Un tas tons, kas te bruncī lec ārā, tas uzlec tā jaciņā augšā. Un ja tajā bruncī lec ārā tas zilums, jaciņā būs zilums, lec ārā tas zaļums, būs zaļums, jo taču gaume arī pastāv, ja? Un tad mēģina to visu saskait, krāsu izjūt arī. Un arī vēl citam patīk vairāk tie oranžīgi, burkans sarkanie. Citam arī patīk tas ķirš sarkanais un paskatās, cik skaidrīts austais bruns ir tumšs. Cik atkal šitas ir ārkārtīgi gaišs un košs, cik tā zlēki. Zlēkam to gaišumu uzsit velki. Apakšā viņš ir, uzreiz var redzēt, austs uz gaišiem velkiem. Un ja viņš ir austs uz gaišiem velkiem, tad tie te sitas cauru, ja viņi caurskatās, un tad nekad viņš tumšs neizskatīs. Un ja ir austs ar tumšiem velkiem, viņš jau nekad vēl tik košs nebūs. Šite ir abrīnojumā kārta sāka brūnu velku. Ja, kas ir tā pieskaņot, ka meistars ir ļoti smalki domājis. Un šeit arī ir gaišie līna velki. Tie gaišie līna velki vēl dod to smagumu klāt. Un citreiz atkal, ka bija 10. numurs poliši diegs, tāds nozumā, un kungs, nu tā kā zirgums tika ciets. Tā, jādomā līdz arī, kas tad ir pa velkiem, uz ko liek virs un kā tas viss izskatīsies. Un tā. Tad par šo balto diedzi. Baltais diedzis iekšēji kokvilnu. Un tas ir tāds šausmīgs smalkums. Un vilnas diegs iekšā ir ļoti reti, kad redzēts. Nevis tāpēc, ka to nevarēja atļauties, bet tas pat daudz noēd to krāsu nianses. Un tās ir tās kļūdas, par ko saka arī Aijiši un Liemo un Ģivieti. Kad cilvēks,
senā klētī, kad skatās te valdi. Ir rakstīts, ka tur ir tātad 3 diegs sarkani, 1 diegs oranžs, 3 diegs sarkans, 1 diegs zils, 1 diegs balts, 1 diegs zils, atkal 3 diegs sarkani. Un nav pierakstīts, ka tas baltais ir kokvils. Un iejauž to tai vietā kaut ko briesmīgi, kā jau vilnu, spilgt. Tad viņš sita sāra, kur šeit arī tas baltais ir ielikts iekšā nevis kokvilna, bet vilna. Un uzreiz ir jūtams, ka tas baltais tur ir pa daudz. Un tad jau just var reiz vien, kad pierod pie tā, kā tie bruņķi ir visi citi. Un tas greznums, kā tas ventiši audējs ir panācis, ka tas smalkais, baltais kokvilns biedriši iedod tādu nemanām greznumu, tādu spīdumu, bet viņš nesavēl, nepatājas pa uzbāzīt, bet tikai tā izceļ kaut ko citu. Tā, un tagad taisam tirgu. Jāceļās kājas un jāmeklē ir vislabākais bruņķaudums. Un šeit karājās bruņķaudumu paraugu, ne jau visu kolekciju, bet daļa, jo kaut kur jāsēž arī bija. Kā atradīs bagātāko drēbi? Plieka nevajag, Bagāta drēbi ventiņu bruncim būs tā, kur ir sākot no 5 krāsām. Zem 5 krāsām ir zem ventiņu godu vispār no mājvietājiem. Jo sarkanais ir pamatons, zila vajag, baltu vajag, tās jau ir 3 krāsas. Ja ieliks zāļu vai oranži, skaties, jau ir viss 5. Bagāta drēbi ir virs 5. No 7 jau ir izcili bagāta drēbe. Krāsās. Tagad skatīsies rakstā. Tātad no šo zilo strīpiņu līdz zilo strīpiņu jūs redz, ka krāsa ir sakārtots tā, ka raksts atkal atkārtojas. Liks virsū pirksts. 1 un 2. Tie ir vairāk kā 2 pirksti. Šitam ir grezns raksta izvērsums. Tas raksta izvērsums ir tik liels, ka es ar 2 pirkstiem nevaru piesēt. Bagāts pēc raksta. Izvēlos nākošo drēbi, te uzliek 1 pirkstu, tādu zilos strīps jau ir noslēpis. Raksta atkārtojums jau ir stācies, nemaz, kur te man mazo pirkstīnu likt. Krāsas ir 7, bet raksta izvērsums ir tik šaurs, ka tas ir pa nabadzīgi. Tur lielāk izdoma vajadzēja. Skatīsies atkal nākošo. Un atrodiet acīm tīkam, makam tīkam un valodām tīkam drēbi. Lai tev nopakaļs nerunā, kad, zini, bijis pa nabadzīgi, lai piekrāsot, ja bijis pa nabadzīgi, lai aizmaksāt krāsaini drēbi. Un pētiet grāmatas, noteikti paglaudiet gofrus vecam 100-gadīgam tērpam, paglaudiet gofrus šeit, tad ir mūsdienu tērp, un jautājiet daudz un dikti. Tas ir tradicionāls. Tradicionāls ir tas, ko lieto vismaz 3. paudzē, ko jau piekot un lieto. Tas jau būs tradicionāls. Bet, ja tas ir tikai pēdējai paudzei raksturīgi, tas nav tradicionāli. Nākošais. Tradīcijai ir jābūt dzīvai. Nevar būt, ka mēs visu laiku lietojam tikai kā dzīvojas 16. vai 18. vai 20. gadsimta. Es dzīvoju šodien. Šodien es mazgāju veļmašīnu, nevis ar vālu upes krastā. Šobrīd es gofrus varu arī, kā Aišteica, aiznest ar smalku apratūru, iepresēt iekšā. Man nav jādara kā vecos laikos. Tu zini, kā gofrē? Es zinu tā, no tādām ķimikālijām, kā pa veco. Man ir grezns stāsts, ko izstāstīju šeit Kurzemes pusē, un otrs grezns stāsts, ko es dabūju Stokholmā. Tātad, saliek audumu, tā kā plēš, šitā te, tik cik svārkiem vajadzēs, atstāju to taisno gabalu, kas būs dēlīts priekšā, ko negofrēs. Satin iekšā slapos maisos, noliek uz pirts lāviņu, lai izsūt, jo tā viltai kārstumā izsūt, akmens galā, āliņi iekšā, no negriez pie kārstumu, uz lēda augstam juks uz mūci. Ko es redzēju Stokholmā? Bruņķi, pienāk, piestiprināt, pie dēļu, kādu pamatu, tā kā dūrs, tā kā kas, dur, striķi galā un no klinta lejā, lēda augstā jūras ūdeni iekšā. Tātad pa priekš tas ir bijis nokārsets, un pēc tam no kārstuma ielaist priekšā augstumā. Kas saimniec vakarā, ka iet gulēt, plīt jau ir atzīstus uz siltu. Un tā ir bijis kārtīgi planka, to bruņas saliek tā kā vajag to planku virsū. Plēš, salot pa tam uzliek to jukam. planku virsū, iet gulēt.
Jā. No rīta ceļā sauc noņem planku nost. Jā. Tā viņa man stāstīja. Es vairs neatceros, kādā sakarā mēs bijām aizgājuši pie viņas, un tad viņi vēl kaut ko tur par tām krāsošanām stātos, bet par to planku es riktīgi atceros. Nu, un tagad man tāda planka nav, bet es zinu, ka Ventspilī ir slimnīca, kur mazgā veši un presē. Es ar to slimnīcu presi nopresēju katru to boku. Aizgāju dziesmu svētkos, ņuks tāds, un zinu, tā kā nāšu. Tā. Šito stāstu var pievienot. Var pievienot, klāt. Es nav melējis par to klēdstoru atslēgu. Bet no viņa vecā klēdze jau vienādi atslēga. Šeit tas sagatavs ir grezats, bet, kad tai blūzē, tai piedruknē paņem ļoti maz materiālu, nav jau no ko to greznumu te taisi. Nekas pa daudz nav paņemts, nav ko pievilkt. Kā Es atceros, ka toreiz, kā vērtā, ka pirmā